tie, kas iet uz trenažieru zāli regulāri, piekritīs, ka marts un aprīlis ir tas laiks, ka pie atsevišķiem rīkiem pat jāstāv rindā. Šis ir pēdējais brīdis, lai sagatavotos pludmales sezonai. Ko var paspēt un kā sev motivēt, lai ļaunuma nebūtu vairāk kā labuma? Labdien, treneri! Sieviešu balsojuma rezultāti. Favorīts. Cik man vajadzēs laiku, lai šitā? Šalīt. Tev? Ko tev jau tā nav? Ko? Bieži šitā atnāk cilvēki ar tādu domu, ka, jūlijā... Jā, atnāk. Es gribu būt šitā. Protams, bet es to uztveru tādu baigi veselīgo humoru un to visu var panākt, bet darbs ir jāiegūst. Plus vēl, protams, ģenētika un visi pārējie faktori, kas izmainīs tavu ķermeni un padarīs par tādu kā šajā brīnišķīgajā A4 formāta lapā. Bet būtībā arī pārāk ieciklējoties uz šādu rezultātu var baigi liela ziepes savārīt. Baigi psiholoģiski vienkārši satraumē. Psiholoģiski vienkārši. Es gribu. Man nesanā. Viņš atkal, pēc mēneša 2 atkrīt atpakaļ uz to pašu pozīciju. Dīvāns. Pozīcija dīvāns. Dīvāns, jā. Vai alus sēta, vai vēl kaut kas labāks. Vērojot publiku, cik bieži tu esi redzējis, ka kāds brīvprātīgi šitā aiziet un to bumbiņu? Pa lielākā daļa, tie, kas mazliet ir zinošāki, vai tur no preses kaut kādiem līdzekļiem dzirdēšana, kaut kādiem sižetiem, tad tie arī saru, ka sākumā vajadzētu paņemt to privāto treneri, teiksim, vismaz kaut kādām 3-5 nodarbībām, tā, lai kaut cik to tehniku apgūtu. Tev pietiksies saurāk, ka nomocīsies. Jā, bet būtībā cilvēki, tavuprāt, ir tādi, kaut cik jau bišķi izglītot nāk, vai tomēr pārsvarā atnāk un ņem no viena gala uz maksimumu? Man tā, varbūt tā. Man gribās teikt tā, ka daudz iedomājas, ka viņi zinoši. Bet patiesībā tā, ka viņi atnāk uz zāli un pēc pāris nodarbībām viņiem tur ir diezgan liels sāpes vai traumas parādījušās, tad jau es redzu, ka viņi atgriežas, viņi jau sāk meklēt treneri, meklēt to palīdzību, tad tomēr varbūt tādā veidā viņi sāk saprast, ka tomēr kaut kas īsti pareizi nav. Jā, jo arī tas, ka mēs nopērkam kaut kādu žurnālu, kur, teiksim, mēs redzam to vinginam, bet mēs jau neredzam izpildījumu. Ja? Tagad tas internets, kad mēs varam internetā, teiksim, to metodiku vairāk vai mazāk apgūt, bet tas arī visi, teiksim, svešvalodā, varbūt citiem tā svešvalodīnā šlaka. Latviešu valodā vajadzētu vairāk, teiksim, ja mēs gribam priekš saviem cilvēkiem, ja, tad būtu tas daudz objektīvāk. Labi, atpūties tev. Tās saraustītās mazās kustības, tas jau arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs satraumējam tās saites un locītavas. Tad saraujies, jā, un pēc pusgada tev ir tā, ka tev vismaz mēnesis jāpastaigā pie masciela, lai viņš to visu atkal izspiest, izdzītu ārā. Tās pienskābes un sadzītos punktus, kas ir cilvēkam uz ķermenī, lai mēs paliktu brīvāki tādi. Un tur tu viņam taisi, kāda tā ideja ir, šitā kombinācija, to, ko stāstīja par tiem pretējiem? Cilvēkiem vādu, teiksim, setā, lai ir intensitāte, plus tas, ka pretējiem muskuļi viens otram, teiksim, palīdz labāk gan attīstīties, gan arī augt. Teiksim, tādā veidā, kad slodze pietiekami liela, intensitāte liela un pēc iespējas vairāk iesaistam tās muskuļu grupas, lai cilvēks iesaist par treniņu tiešām kā atnāca uz treniņu, nevis atnāca parunāt ar treneri. Notraumēties viegli vai grūti? Ar lieliem svariem viegli, tāpēc es saviem klientiem principā mēs liekam tik lielus svarus, lai mēs varam tajā vienā piegājienā uztaisīt kāds reizītes 15, 20. Tā ir tāda mana specifika. Tie, kas tur, teiksim, nopietnāk gatavojās, teiksim, tur skatuvei, kačkai, teiksim, ja, tur bodybuildings. Ir ļoti daudz metodas, pie kā strādāt un kā atstrādāt. Katram, protams, ir savējā metode, bet mēs vairāk uz tādu spēku izturību, vairāk uz to zemās tauks lāņa nodzīšanas, uz tādu fitnesa, mums tā varētu vairāk teikt. Ne tik liela svara, bet vairāk tie vairāk tās reizītes, jā, atkārtojumi. Tajos piegājienos, un cilvēks arī ātrāk nogurst. Nav jēgas viņam uzlikt lielu svaru, uztaisīt 10 reizes, pēc tam 2 minūtes atpūšanās. Manā skatījumā. Bet pēc teorijas tas ir atkal cits stāsts, kad ja tu gribi uzaudzēt muskuļu masu, spēku, tad tu piramīdas taisam, tur 15, 12, 10, 8, 6, 4 un atkal ejam uz augšu, tur visādi.
tik sarežģīti nevajag. Cilvēki vienkārši grib atnākt, izkustēties, izsvīst, aizmirst par darbu, par sievām, kas tas laiž trauksmēs. Viss kārtībā. Okay. Kāds varbūt būtu tas psiholoģiskais stāvoklis, ar ko domājot tev ir jānāk uz zāli? Ar motivāciju cilvēkiem ir baigi grūti, man liekas. Nu, cilvēki, kas ar to jau ir saslimuši, un viņiem jau tā ir jau kā tāda atkarība, ar tiem ir viss ļoti labi. Ja? Bet ar tiem, kas, teiksim, vēl to nav izdzīvojuši, piedzīvojuši, no tiem ir grūtāk. Bet to vajag darīt, jo, ja tas nav, teiksim, ieaudzināts skolā vai ģimenē, teiksim, nu, tad, protams, to ieaudzināt, teiksim, jau pēc 25, 30 vai 40 gadiem, protams, daudz grūtāk, un līdz ar to tas ir daudz smagāk ne tikai treneriem, bet arī pašam sevi. Jo tas ir kaut kas jauns, jaunas pārmaiņas, jaunas sāpes, teiksim tā, ja? Atnākot, izkastoties, tas sāp, ja? Nu, līdz ar to, nu tā, grūti viennozīmīgi pateikt, ja, to motivāciju. Katrā ziņā to vajag darīt, ja? Galvenais vērsties pie tiem treneriem, ja arī treneris varbūt kādreiz zālē ir aizņemts ar kādu citu cilvēku, nebaidīties, nākat klāt, prasat, jautāt, nekad jums neatteiks, strādāsim kopā, palīdzēsim, mums viss kārtībā. Ir jādomā par mērķi, ko tu gribi sasniegt, vai vienkārši kā par tādu procesu, vienkārši, ka es to daru, man būs labāk, vai kā tev liekas, kas labāk cilvēkiem strādā, lai neatmestu, piemēram, pēc pirmajām grūtībām? Nu, to mēs ļoti labi redzam, lielākā daļa, kāpēc visi, teiksim, nāk tieši gatavojas pēc jaunā gada. Nu, teiksim, tur tās jaunās apņemšanās, vasara tuvojās, ja, gribās formu uzzīt. Vienīgais tas žēl diezgan bieži ar to, ka tas paiet mēnesi, 2 mēneši, 3 mēneši pienāk tā superīgā sezona. Sākās tur šašliki, tur visādi tusiņi, mēs viņu pēkšņi pazaudējam. Man liekas, tad tieši vēl intensīvāk vajag to visu darīt, jo tad ir saule, vairāk svaigi augļi, dārzeņi, vairāk svīstam, vairāk varam nodzīt, vairāk sev varam uztrenēt. Nu, tur ir mazliet ar to, kas tā ar tām prioritātēm mazliet dzīvēm, ka mazliet nav īsti varbūt tā sadalīts un konkretizēts, ka tomēr vajadzētu šeit arī vairāk pie tā piedomāt, ne tikai darbs, bizness, teiksim, jā, ok, tas viss ir labi, bet tā veselība tomēr, ja nebūs veselība, tad arī ne biznesā ies, ne arī ģimenē varbūt. Daudzveidība laikam ir atslēgas vārds, vai ne? Tieši tā, jā. No visa, ja ir iespējas paņemt to pašu sev tīkamāko un teiksim, to balansu atrast tajā visā. Vai fitnesa zālē ar peldēšanu, vai fitnesa zālē ar boksu, vai fitnesa zālē ar kādu basketbolu, volejbolu, vienalga. Katrā ziņā, ko es iesaku šiem komandas sporta veida cienītājiem, kad to svaru zāli vajag apmeklēt, jo daudz, teiksim, sportisti, kas nāk uz zāli, viņiem nav nostiprināts tās saites, locītos tie paši dziļie muskuļi. Mēs strādājam ar lielajām muskuļu grupām pa lielam, ja? Locītos šausmīgi noslogojam, bet tas pamats ir aizmirsts, viņš ir atstāts novārtā. Un te mēs ar tiem mazajiem svariņiem, ar tiem specifiskajiem vingrinājumiem, taisot uz 20, 30, 40, 50 reizītēm vienu kaut kādu kustību noteikti, ja, kur mums ir radusies tā trauma, mēs viņu tādā veidā stiprinam un dodam atkal papildus, teiksim, ne tikai stimulu, bet papildus izaugsmi, atkal tām profesionālām sporta veidām, pie kura tu esi pieķēries, kuru tu ikdienā, teiksim, attīsti un pilnveidā. Tā kā tas ir ļoti jāņem vērā noteikti.